Kā tiek diagnosticēti uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi? Nereti vecāki novēro, ka bērns ir ļoti hiperaktīvs, ka viņa uzmanības notrība ir īsa, viņš ļoti ātri pārslēdzas no viena uzdevuma uz otru. Viņam tiek liktas robežas, bet viņš turpina tās nemitīgi pārkāpt. Un bērnam augot un attīstoties, īsti nekas nemainās. Likumsakrīgi rodas jautājums, vai bērnu uzvedība atbilst normai, vai tomēr šeit ir kaut kas cits, un iespējams, ka tas ir uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi. Līdz ar to jāsaprot, kas tad ir jādara. Mans vārds ir Simona Dimante, esmu bērnu psihologs un ikdienā konsultēju vecākus un pedagogus par bērnu attīstību un audzināšanu, kā arī esmu izstrādājusi kursu platformu, un viens no kursiem, kurš man ir pieejams, ir kā atbalstīt bērnu ar uzmanības deficītu un hiperaktivitātes traucējumiem. Noklausoties šo kursu, var uzzināt, kādas pazīmes atbilst šiem bērniem, kā arī kā viņus atbalstīt. Taču ir ļoti svarīgi, ka noklausoties šo kursu, nevar uzreiz spriest par to, ka bērnam ir uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi, jo šīs pazīmes var būt arī citos gadījumos, kad bērnam nemaz nav UDHT. Līdz ar to šī diagnostika ir ļoti svarīga. Tomēr arī tad, ja bērnam nav uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi, šie ieteikumi šajā kursā var palīdzēt. Taču pats svarīgākais ir saprast, kādi soļi ir jāveic, lai noteikti, vai bērnam ir UDHT. Tad sāksim un pastāstīšu, kas ir jāņem vērā, kādus ceļus varētu iet. Sākotnēji vēlos teikt to, ka tas, kā es skaidroju no prakses pieredzes, no tā, kā klienti ir stāstījuši, kā viņi ir gājuši šo procesu, un tieši tāpatās arī strādājot izglītības iestādēs, konsultējot pedagogus un redzot, kā ir novērot šīs pazīmes un kā vispār vecākiem ir veicies ar šo diagnostiku un iespējams kādi ir bijuši šķēršļi, kāpēc kaut kādās situācijās šī diagnostika ir bijusi ļoti novēlota. Līdz ar to tas, ko es stāstīšu, nebūs gluži tas, ko varētu izlasīt konkrēti tieši teorētiskajos pārskatos, bet vairāk tādi praktiski ieteikumi. Tāpat laikā vēl joprojām tas manās kompetenču robežās, jo ir atšķirības starp to diagnoze un diagnostika, un tālāk arī pastāstīšu, ar ko tas atšķirās un ko katrs speciālists dara. Bet sākumā es sākšu ar vecumposmiem, jo ir ārkārtīgi svarīgi, kādā vecumposmā mēs novērojam, ka bērnam ir šāda tipa pazīmes un iespējams apakšā kaut kas varētu būt. Un es iedalīšu šo vecumposmu sākumā apmēram līdz 3 gadiem, un tad no 4 līdz pirmskolas, skolas vecumam 7 gadiem, un tad no 7 līdz, teiksim, pusauģu vecumam, tad tas lielākais vecums. Sākot ar mazākā bērna vecumu, tad apmēram līdz 3 gadu vecumam, ir tā, ka mēs tās pazīmes varam novērot tikai tad, ja viņas ir tiešām ļoti augstas. Un tipiski šie vecāki tās pazīmes novēros arī jau pirmajā dzīves gadā zīdaiņa vecumā. Šo arī teorijā raksta un arī savā praksē, veicot bērniem diagnostiku, runājot ar vecākiem. Un bieži vecāki norāda, ka tieši zīdaiņa vecumā ir novērots tas, ka, piemēram, bērns ir mazāk gulējis, bērnam ir bijis ļoti grūti pāriest, ka viņš visu laiku ir novērsies, ka viņš ļoti ātri sācis staigāt un, piemēram, arī ir bijis jutīgs pret apkārtējo vidi, bijušas jau spēcīgas emocijas pirmajā dzīves gadā, taču šīs pazīmes var būt raksturīgas arī citiem bērniem, un līdz ar to netiks veikt diagnostiku un noteikti diagnoze, ka bērnam ir tiešām uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi. Arī nākamajā dzīves gadā līdz 1 gada vecumam ir vērojams, ka šiem bērniem, kuriem ir uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi, ka viņi ir hiperaktīvāki. Viņi, piemēram, negribēs iet pie rokas un skries projām, viņi uzvedīsies tā, it kā viņi ir super droši un viņiem vispār nav nepieciešami vecāki, bet tas ir tad, ja tās pazīmes ir tiešām augstas, pašā augstākajā galā. Un ko parasti iesaka darīt? Šajā gadījumā tas diagnostikas ceļš notiek tāds, ka tiek apmeklēts gan ģimenes ārsts, gan pediatrs, gan neirologs. Tad ģimenes ārsts nosūta pie šiem speciālistiem, kur tad tiek pastāstīti novērojumi par bērnu uzvedību. Un iespējams, kā arī nosūtīs pie psihiatra, nereti tā dara 2. dzīves gadā no 1 līdz 2 gadu vecumam, ja šīs pazīmes ir novērojams, ka bērns ir hiperaktīvs, vecākam ir ārkārtīgi grūti veidot robežas, bērns ļoti ātri arī pārstimulējas, ir lielas emocijas, un ir ļoti grūti veidot to dienas ritmu, grūti nogulēt, piemēram, un no rīta arī, ja bērnam ir jāpamostās un tad ir ļoti grūti. Tad tādā gadījumā
iespējams, ka ģimenes ārsts ieteiks arī apmeklēt psihiatru, un tas, ko parasti dara, tad vairāk vēro dinamikā. Tas nozīmē, ka ik pa laikam atgriežas atpakaļ pie šiem speciālistiem, lai uzzinātu, vai kaut kas ir mainījies vai nē. Lielākoties šajā vecumposmā nav īsti nekādu intervenciju ārpus audzināšanas pieejām, kas arī ir intervence. Un šajā gadījumā vislielākais uzsvars būs tieši uz to, kā vecāki audzina bērnu, kā pret viņu izturas un kādas pieejas izmanto. Bet šajā vecumposmā neuzliek šādu apzīmējumu, ka bērnam ir uzmanības deficīta hiperaktivitātes traucējumi, tāpēc, ka smadzenes attīstās. Un tas var arī mainīties un var izzust, un tādā gadījumā nemaz nebūs šīs pazīmes, un arī šī diagnoze nebūs aktuāla. Un patiesībā visa šī novērošana notiek pat līdz skolas vecumam, no 6-7 gadu vecumam, tāpēc, ka pašu diagnozi kā tādu oficiāli nevar uzstādīt agrāk par 7 gadu vecumu. Tomēr jau apmēram no 4 gadu vecuma tad jau papīros būs norādīts, ka bērnam ir šīs pazīmes uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi, un visbiežāk tas vēl joprojām ir dinamikā, kad tiek novērots, bet apmēram no 4 gadu vecuma būs speciālisti ārsti tieši, kuri jau nozīmēs kaut kādu veidu intervences. Visbiežāk tā ir spēļu terapija vai, piemēram, medikamenti, bet vienmēr primāri būs tieši audzināšanas pieejas un tas, kā bērnu attiecas. Parasti tieši ir vissarežģītāk tieši ar šo pirmo vecumu posmu, tādēļ, kad tas smadzenes attīstās, un ir grūti zināt, vai bērnam ir šis uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi, vai tomēr nē. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi šajā vecuma posmā apmeklēt arī neirologu un psihiatru, bet bieži, ko šajā vecuma posmā nedara, neapmeklē psihologu. Lai gan mēdz ieteikt apmeklēt psihologu, tomēr mans ieteikums būtu, ja ir aizdoms par to, ka bērnu uzvedība ir ļoti intensīva, ļoti, ļoti sarežģīta, labāk apmeklēt ir psihologu, jo psihologs nokonsultēs tajā jautājumā, vai tā ir atbilstoša uzvedība, vai vecāki izmanto atbilstošas pieejas, un kas ir tas, ko tie ikdienā varētu darīt, lai to ikdienu vairāk atvieglotu. Un tad tālākais vecumposms ir no 4 gadi uz 7 gadu vecumu, un šeit tipiski visbiežāk, tad arī, ja tās pazīmes ir intensīvas un uz augšu, tad ap šo vecumposmu parasti arī visvairāk izsaka sūdzības arī izglītības iestādes un norāda, ka bērns nespēja draudzēties, ka viņam veidojas ļoti daudz strīdi, un ja tās pazīmes ir augstas, tad bieži par šo bērnu saka, ka viņš ir tāds līderis, ka viņš grib, lai visi dara to, ko viņš vēlas, bet viņš nedara to, ko citi grib, un viņš darīs tikai to, ko viņš pats vēlas, tā kā pašam sava galva. Un šī varētu būt arī uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējuma pazīme. Tā tipiski raksturo šos bērnus, kuriem ir augstas pazīmes. Un, diemžēl, ļoti bieži izglītības iestādēs personāls norāda, ka šie bērni ir vienkārši neaudzināti. Un norāda vecākiem, ka viņiem vairāk ir jāaudzina savus bērnus, vairāk jāliek robežas. Un šajā vecumā bieži arī vecāki neredz tik spilgtas pazīmes mājās, tāpēc, ka mājās ir cita vide, un līdz ar to arī netiek laicīgi diagnosticēti šie uzmanības deficīti un hiperaktivitātes traucējumi, tāpēc, ka lielāks uzsvars tiek likts uz to, ka tas bērns ir neaudzināts. Un kas notiek, ja netiek laicīgi diagnosticēts bērns, tad viņš visu laiku tiek norāds par to, ka viņš dara kaut ko sliktu, ka viņš dara kaut ko nepareizi, un viņam sāk veidoties pazemināts pašvērtējums. Un līdz ar to viņš ir pats jūtas pats par sevi slikti, viņš ir ar zemu motivāciju, viņš nevēlas darīt, viņš nevēlas mācīties, kāda tam jēga. Un tas apgrūtina gan ikdienu ar vecākiem, gan pedagogiem, un pēc tam, ja ir jāveic arī korekcija, un šis bērns jāatbalsta, tas prasa ļoti ilgu laiku, jo ir jāpalīdz atrisināt tās grūtības, kuras jau bija sākušās sen atpakaļ. Līdz ar to tas ir tāds ilgs darbs, tāpēc svarīgi ir labāk aiziet un saņemt to atbildi, ka nē, nekas nav, nekā neiet. Bet, diemžēl, ir viena problēma, kur šeit parādās, un šo es stāstu no savas prakses pieredzes, un ceru, ka varbūt tās klausās arī kāds neirologs un psihiatrs šo un padomās, bet lielākoties šo droši vien klausās vecāki, un es noteikti ieteikšu vecākiem, ko šajā situācijā varētu darīt. Bet tā tad bieži, kas notiek, ka bērniem, kuriem ir uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi, ka viņu pazīmes parādās spilgtākas
vidē, kur ir piesātināta. Un visbiežāk tas ir bērndārs. Aiziet uz bērndārs, tur ir daudz bērni, un līdz ar to bērns viņš ļoti ātri saplūst ar šo haosu, viņš nespēj sevi kontrolēt, nespēj sevi vadīt, kļūst impulsīvs. Un tad pedagogs saka, ka bērns pilnībā neuzvedās, ka viņš vispār nevar kontrolēt, ka viņam ir jāiet ka vecākam jāiet pie kāda speciālista. Un tad vecāki dodas pie psihiatra, pie neirologa, un psihiatrs un neirologs redz šo bērnu. Bērns mierīgi sēž, mierīgi sarunājās, draudzīgs, viss kārtībā. Un ko neirologs vai psihiatrs saka? Nu, viņš man te pa sienām nesteigā, neko negāž, nu viņam noteikti nav uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi. Bet tas ir kļūdains novērojums, tāpēc, ka tad, kad bērns atnāk uz kabinetu, tur nav nekas pārsātināts, un ja bērnam nav šīs ļoti augstās pazīmes, tad viņš tiešām tur sēdēs mierīgi, un šie ir tie bērni, kuri ļoti ilgi netiek diagnosticēti. Bērndārzā viņus redz, skolā viņus redzēs, viņiem būs grūti, mājās iespējams vecākiem arī būs grūti, bet nebūs tik grūti kā izglītības iestādē, un vēl joprojām viņi netiek diagnosticēti. Un problēma tajā, ka netiek diagnosticēts, ir tas, ko es iepriekš minēju, kad bērnam veidojas šis zemēs pašvērtējums, jo vecāki nesaņem šo apstiprinājumu, ka tās nav viņa audzināšanas pieejas, bet ka tas ir kaut kas neiroloģisks. Un, ja mēs zinām, ka tas ir kaut kas neiroloģisks, tad rodas arī pamatojums tam, ka ir jāizmanto citas pieejas, jo bieži vien vecāki paši arī jūtas slikti par to, ka viņi nespēja bērnam likt robežas, kad viņi nezina, kādas ir pareizās pieejas, nesaprot, kas notiek. Un tas ietekmē visu ģimenes sistēmu, tas ietekmē tālāk arī izglītības iestādi un mūsu kopējo sabiedrību. Tādēļ ārkārtīgi svarīgi ir laicīgi diagnosticēt un laicīgi saprast, kas ar bērnu notiek. Un ja ir šī situācija, ka šīs pazīmes ir augstas, ka tomēr ir mājās grūti, dodoties arī pie neirologa. Neirologs saka, nē, viss ir kārtībā un izraksta kādus nomierinošos līdzekļus, kā to mēs darīt. Tad tas, ko var darīt, var iet pie psihologa un veikt izpēti, kur tiks noteikti šī uzvedība un arī psiholoģiskie faktori, un tad šeit arī psihologs varēs apmēram pateikt, kādas ir tās pazīmes, un vai bērns, piemēram, ir tāds impulsīvāks vai noturīgāks, un jā, kāda ir šie uzvedības raksturojumi gan mājās, gan bērndārzā, un tad jau neatkarīgi no tā, vai neirologs norāda kaut ko vai nenorāda, tad balstoties uz psihologu ieteikumiem, var ņemt šos ieteikumus vērā un arī atbalstīt bērnu. Mazākiem bērniem ir sarežģītāk to darīt, šo te izpēti veikt un noteikt, vai bērnam ir uzmanības deficīta un hiperaktivitāte traucējumi, tāpēc, ka tās pazīmes var parādīties dažādāk. Un bieži vien te tiešām parādās tīpaši par bērniem, kuriem ir uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi, bieži saka, ka viņi ir vienkārši neaudzināti. Lai gan tā nav, un visbiežāk šie vecāki tiešām ļoti daudz velta laiku, lai šos bērnus atbalstītu. Vienkāršāk ir, kad jau bērns ir lielāks, tieši tad, kad sākās šis mācīšanās process, 5, 6 gadi, kad ir jāsēž pie galda un jāpild šo uzdevumi, tad visbiežāk var redzēt, ka bērni vienreiz izpildīs kādu uzdevumu, bet nepakam vairāk nepildīs. Un, piemēram, atkal ir situācija, ka mājās bērns pildīs šos uzdevumus, jo atkal ir vide cita, un vecāks var vairāk pievērsties bērnam, lai sarunātu ar viņu pildīt šo uzdevumu. Izglītības iestādē, piemēram, bērndārzā pedagogs šo ļoti labi var novērot, tāpēc, ka ir vesela grupa, un var redzēt, kad cik daudz ar citiem bērniem ir jāvēlta laiks, lai sarunātu, un cik, piemēram, ar šo vienu bērnu ir jāvēlta laiks, lai ar viņu kaut ko sarunātu. Un, jā, tad uz šo 6, 7 gadu vecumu arī izpēti pie psihologa var veikt padziļinātāku un plašāku šādā vecumā, kā piemēram 4 gadu vecumā. Vēl joprojām arī 4 gadu vecumā šī izpēta ir ierobežota. Pirmkārt jau tāpēc, ka bērna vecums un jā, tā kā bērnam attīstoties un augot un mainoties, viņam mainīsies arī viņa uzvedība iespējams. Un tad 6 gadu vecumā šo izpēti var veikt jau padziļinātāku, plašāku un var labāk arī izprast bērna kognitīvās spējas un kā viņš uztver šo pasauli un kā viņš tiek galā arī tādiem uzdevumiem, kur ir šī uzmanības noturība. Bet vēl joprojām arī šajā vecumā var būt tā, ka psihiatrs un neirologs saka, ka viņš man pa sienām nerāpo, tad te nekas viņam noteikti nav. Pats svarīgākais ir, ko es teiktu, ka vecākiem pašiem ir jāsako līdz savai sajūtai, un vecākiem pašiem ir arī jāsaprot, ka ja visu to, ko zina, kā pareizi būtu bērni jāaudzina, tiek darīts, tad pilnīgi noteikti tā nav audzināšana. Visticamāk, tā ir neiroloģija, un tāpēc arī vecākiem pašiem ir jābūt vairāk neatlaidīgiem, un arī gan saviem ģimenes ārstam ir jānorāda, gan arī psihiatram, ka tomēr tā nav.
un psihiatri nereti aizsūta projām, bet ko vecāki var darīt? Vecāki var prasīt, lai arī psihiatrs iedod izvērtējumu anketas, jo arī psihiatri veids šo izvērtējumu. Viņiem viņš ir netik padziļināts, viņi var saprast tiešām tās pazīmes, kur ir augstas izteicības pakāpē. Ja šīs pazīmes būs pie zemākā gala, tad psihiatrs viņas īsti nevarēs pamanīt, tāpēc, ka viņu šī izvērtēšanas metode nedod īstās iespējas. Tāpēc vecāki arī bez psihiatra nosūtījuma vai bez psihiatra aicinājuma var droši iet pie psihologa un jautāt, veikt izpēti. Un tipiski to arī jautā, ka vēlas noskaidrot, vai bērnam ir uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi. Bet kas ir būtiski, tātad ir diagnoze un diagnostika. Psihologs neizliek šo te diagnozi, psihologs veic diagnostiku. Un diagnostika principā ir tas, ka psihologs apskatās dažādu veidu pazīmes un nosaka pēc tādas izslēgšanas metodas, ka tur nav nekas cits, ka tur nav citi psiholoģiskie faktori apakšā. Un līdz ar to, ja tur nav citi psiholoģiskie faktori, tad tas ir kaut kas, kas ir neiroloģisks, un tad var noteikt to, ka jā, šim bērnam atbilst pazīmes, kuras ir raksturīgas bērniem, kuriem ir uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi, un tad arī rekomendē doties pie neirologa vai psihiatra, un tad ņemot līdzi šo te atzinumu, kur tad ir norādīts, ka tiek rekomendēts apmeklēt citu speciālistu, tad arī psihiatrs redz, un pēc tā arī tad var noteikt, plus ar savām izvērtēšanas metodēm, ka bērnam ir šis uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi. Un pēc tam jau tādā skolas vecumā tas ir viss vienkāršāk, jo šeit uzreiz var doties gan paralēli pie psihiatra, gan pie psihologa, vai arī sākotnēji doties pie psihiatra un tad skatīties, vai psihiatrs dos nosūtījumu, un tad būs jāiet pie psihologa. Šis ir visbiežākais ceļš, kā to dara, un tipiski pie psihologa ir tāda, ja šīs pazīmes tiešām ir zemes un īsti nevar saprast, vai ir tas uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi, vai tomēr nav. Bet es tomēr ieteiktu skolas vecumā, kad bērns sāk iet skolā un viņam ir šī uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējuma diagnoze, arī veikt izpēti. Tāpēc, kad izpētes laikā var noteikt, cik notrīga šī uzmanības notrība ir un arī cik labs vai tāds zems ir apstrādes ātrums, kā bērns arī valodu izprot. Jo visas šīs prasmes noteiks to, cik bērnam viegli ies skolā, un iespējams, ka viņam būs arī nepieciešams atbalsts, lai viņš varētu tikt galā skolā. Nu jā, tāpēc būtu nepieciešams arī veikt šo izpēti, bet nevienmēr tas ir nepieciešams. Primāri ir jāapmeklē psihiatrs, un psihiatrs tad arī nosaka šo te diagnozi. Un, nu jā, tādā gadījumā, ja viņš tomēr to nenosaka, un vecākam šķiet, ka tomēr tur kaut kas ir, tad pilnīgi noteikti var doties pie psihologa un aicināt veikt šo izpēti. Un vēl viens speciālists, pie kura nosūta, ir neirologs, un arī no savas privātprakses teikšu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi veikt šo te EEG elektroencefalogrāfiju, tādēļ, ka var būt arī citi iemesli, kāpēc bērnam ir šī uzvedība tāda kā bērnam, kuram ir uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi. Tad var saņemt šo te izrakstu, un tad tur parādās, ka nekas nav, vai tomēr kaut kas ir. Un tad, ja tas ir kaut kas neiroloģisks, tad nereti ir arī medikamenti, kuri patiesībā palīdz ļoti veiksmīgi risināt šo te lietu, kas ir. Un līdz ar to arī pazūd visi šie simptomi, kas bija saistīti ar to, ka šķita, ka bērnam ir UDHT, lai gan nemaz nav. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi veikt arī šo EEG, nevis to izlaist, nepalikt tikai pie psihiatra šī slēdziena. Tik cik man praksē zināms, tad visbiežāk tomēr psihiatrs vienmēr nosūta arī pie neirologa, ja tomēr nenosūta, tad tas būtu obligāti jādara. Un principā tas tās galvenās lietas, kā tiek veikta šī diagnostika, tātad dodas pie ģimenes ārsta un dalās ar savām pārdomām par to, kāda ir bērnu uzvedība, kādas ir grūtības. Ģimenes ārsts iedod šo nosūtījumu pie psihiatra, un psihiatrs tālāk tad arī nosūta pie neirologa vai pie psihologa, ja tas ir nepieciešams. Psihiatrs ir galvenā persona, kura tad arī pārauga bērnu, un tad arī tālāk viņam sniedz šo atbalstu, sniedz arī rekomendācijas. Jā, kas ir būtiski, vai ir nepieciešama diagnostika vai nav, un kāpēc to vispārībā veikt. Principā tas, kas ir jāsaprot, ka tad, kad uzliek diagnozi, viņi jau neatrisina nekāda veida šīs problēmas, bet pilnīgi noteikti viņi pasaka, kas tas ir.
Viņa pasaka, kurā virzienā ir jāiet un kas ir jādara. Tādēļ es teiktu, ka šo te diagnostiku būtu svarīgi veikt. Viens ir diagnostika, bet arī apmeklēt psihiatru un arī noskaidrot, vai tas ir uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi, jo tad var saprast, kas tad ir jādara. Jo tomēr citos jautājumos ir citas šīs te citi šie atbalsta mehānismi, un lai tas darbs būtu ātrāks un efektīvāks, arī citiem speciālistiem tad ir svarīgi salikt tos punktiņus uz i. Visbiežāk pie psihiatra iet tādi, ja ir vēlēšanās saņemt šos medikamentus, un ir situācijas, ka tas ir nepieciešams, un tad arī psihiatrs pats izskaidros, kāpēc tas ir nepieciešams. Un arī savā praksē var teikt, ka ir situācijas, ka bērnam tiešām ir nepieciešami šie medikamenti, jo, piemēram, ja man atnāk bērns, ar kuru es strādāju, un viņš ir tiešām kā tāds mazs sienāzīts laikā apkārt, un nekādas manas klasiskās standarta metodas nestrādā, es viņam nevarēšu neko iedot, un līdz ar to es viņam nevarēšu neko iedot, viņš nevarēs neko paņemt, viņam liksies, ka tas laiks vispār ir bezjēdzīgi pavadīts, kāpēc viņam vispārībā tur ir jāiet pie tā speciālista, un viņš ir nejūtīs nekādu efektu, un ja bērns pats nejūt, ka viņam kaut kas sanāk un kaut kas izdodās, tad viņš arī neaugs un neattīstīsies, un šie medikamenti var būt ļoti būtiski, jo tie var palīdzēt arī šo te gudrību bērnam pašam ieraudzīt, ka viņam tāda ir, un līdz ar to arī to motivāciju veidot un būt apņēmīgākam. Tādēļ nebūt vienmēr jāizvērtē, ka šie medikamenti ir tādi nedrīgi un slikti un sabojā bērnu, bet reizēm tie ir ārkārtīgi nozīmīgi un svarīgi, lai palīdzētu bērnam. Īsumā tas ir par to, kā diagnosticēt bērnu un šo diagnozi saņemt. Nākamais parasti ir jautājums par to, vai būtu jāmeklē PEDMED komisija. Tad PEDMED komisija ir speciālistu komisija, kur speciāli sanāk kopā un izvērtē bērnu, un viņi neliek diagnozi, viņi nediagnosticē, viņi paņem jau gatavus materiālus un uz vietas izvērtē, kā bērns tiek galā ar konkrētiem uzdevumiem un nosaka, kāda tipa mācību programma viņam būtu visatbilstošākā. Un tad viņi rekomendē, ka vecākiem un izglītības iestādē būtu jāpiedāvā šī konkrētā programma ar šo kodu. Tas kods nav bērnam, bet kods ir programmai. Un vecāki var ņemt šo te programmu un izmantot vai arī neizmantot. Un kāpēc izmantot vai kāpēc neizmantot? Šī te komisija, viņa neizliek šo te kodu vienkārši tāpēc, lai neapgrūtinātu citus vai, piemēram, lai bērnam kaut ko ļaunu nodarītu, bet šī te programma un šie te atbalsti ir tāpēc, lai bērnam palīdzētu būt spējīgākam un lai viņš tiktu vairāk galā, jo, ja ir redzams, ka bērnam kaut kāda uzdevuma ir pārāk grūti, tad, ja viņam visu laiku būs grūti, viņš vienkārši kādā brīdī to nedarīs. Viņš paliks grupiņā tāds vēl aktīvāks, vēl hiperaktīvāks, vēl opozicionārāks, tāpēc, kad viņam tie uzdevumi būs kaut kas, ar ko viņš netiek galā, viņš neizjutīs motivāciju, viņš visu laiku jutīs, ka viņam ir jācenšas, un it īpaši skolas vecumā, kad bērniem ir šī te ļoti kritiskā domāšana par sevi, tas pašvērtējums vēl vairāk krītās un bērni vairāk sevi salīdzina viens ar otru, tad vēl jau vairāk bērnam būs vēl grūtāk, bet ja bērnam ir šie atbalsta pasākumi, tas nedara to, ka bērnam būs sliktāk. Nē, viņam tiek pielāgots tas, kas ir viņa tā augstākā pakāpe, cik viņš var. Un ar laiku viņam augot un attīstoties, tāpēc, ka mēs viņam piedāvājam tieši to, ko viņš varēs vēl vairāk. Un nevis to, ka mēs uzliekam viņam šo te slodzi, mēs sagaidām, ka viņš izdarīs tās lietas, kas viņam ir jāizdara, jo citādāk veidā tas īsti nav tāds atbalsts. Īsi vai drīzāk šis bija tā garāk apkopojot par to, kā veikt šo te diagnostiku un nosaka diagnozi, kāpēc tas ir nepieciešams un kādā vecumposmā. Ja rodas kādi papildus jautājumi, tad droši var uzrakstīt arī uz e-pastu mācību centrs @mīlētizglītot.lv, un tad es arī atbildēšu, kā arī var sazināties Instagramā, mīlēt izglītoti kontā, uzrakstīt, pajautāt kādu jautājumu. Un, ja bērnam ir uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi, un meklējat veidus, kā viņu atbalstīt, tad man ir šis kurs, kurā es skaidroju, kā šīs pazīmes varētu atbalstīt, lai bērnam tā ikdiena būtu vienkāršāka. Ceru, ka izdosies atbalstīt savu bērnu un arī
laicīgi atpazīt šīs pazīmes, laicīgi veicot diagnostiku, jo laicīgāk to darīs, jo vienkāršāk tas būs, un arī būs vieglāk bērnu atbalstīt, un šī dumpnieciskā uzvedība un tās grūtības arī būs mazākas. Paldies, ka šo noklausījies. Ceru, ka bija noderīgi. Ja zini kādu, kuram tas varētu noderēt, droši padalies, nosūta pedagogiem, nosūta vecākiem. Un jā, tiekamies citos kursos.